viesnīcas The Grand Kochang apskats. Respektīvi, te ir viņa recepcija un galvenā ēka, var arī palikt ceļa otrā pusē. Jūra tātad mums ir pa kreisi. Un šī ir viena no labākajām pludmalēm, kas skaitās White Sand Beach. Te jau bišķiņi varam redzēt, kas tad ir viņa galvenais piedāvājums. Un, kā redzam, ļoti tuvu ceļam. Šī ir otrā līnija ar bungalo. Un, lūk, ir pirmā līnija ar bungalo. Un tas ir, ka tu parasti gribi zināt, cik tad tuvu var dzīvot. Un šitie bungalo ir riktīgi tuvu. Un pateikšu arī cenas. Šī ir viena no labākajām Kočangas pludmalēm. Tāda nav daudz. Kur ir ļoti patīkama ieiešana. Re, kur ir smiltiņa smuka. Ir gliemežvāgi daži, bet nav tāda akmeņa iekšā kā citur. Un šis te bungalo maksās 150 eiro diennaktī, bet tālāk 135 eiro. 15 eiro noteikti ir tā vērta, lai re, kur ir otrais numurs, pirmais, trešais, tad sanāk 4, 5, 6 bungalo sanāk. Cenas ir diezgan paceltas pēc Covida. Tā kā, jāskatās tas 150, protams, priekš pirmā līnija, jā, bet vērtēt paši. Katrā ziņā te es pa 135 eiro neiesaku palikt, bet re, kur te, kas svarīgi, te ir arī apzaļumot, zālīti un krūmiņi, tā smuki. Un tu esi vienkārši pludmalē, ļoti skaistā, labā pludmalē. Vēl tāds koks pāri. Un tad tev sagaida gulbīši. Bet tajā pat laikā jāatcerās, ka, kaut ko jau vedīs prom, bet, kā redzam, kaut ko arī ierokt smiltiņā. It kā oficiāli vēl nav atvērti, bet, kā mēs redzam, izīrēt jau var. Un cena gulbīšiem nav mazāka. Kamēr nāca ziņas no Taizemes, ka plūdi, milzīgākie lieti, kas tā arī bija, bet tas bija otrs puses. Mēs esam Līča pusē un Kočangas sala, trešā lielākā sala, kur bija ļoti labi laikapstākļi visas nedēļas garumā. Jā, interesē vēl kāds apskats. Tādu piesako Dievieta LV un apskaties kādas vēl viesnīcas un kāds ir piedāvājums.